Un šobrīd telefoniski esam sazinājušies ar kinorežisoru Kasparu Gobu, kurš arī atrodas Parīzē. Labdien, Kaspar! Labdien! Jūs vakar, kad bijāt tuvu traģisko notikumu epicentram, pastāstiet, ko jūs redzējāt un kā pats rīkojāties? Es biju kaut kāds minūšu 10 gājienu attālumā no tās kafejnīcas, ka pirmā šī šaušana notika. Un tas bija, mēs patiesībā bijām pēduši jau un tā kā grasījāmies doties tālāk, un pēkšņi tu vienkārši redz, ka apkārt cilvēku sejas sāk mainīties, un vienkārši viņi skatās savos telefonu ekrānos un saka, ir noticis kaut kas neiedomājams. Un tad bija tie pirmie 18 bojā gājušie, un tad tu redz, kā pa minūtē tas skaits aug, un kā tā situācija paliek tāda ļoti jocīga. Es nekad neko tādu nebiju pieredzējis. Un tad tas lēmums, ko mēs pieņēmām, bija doties mājās. Un tad mēs gājām tādām mazām ieliņām, tā kā tālāk no kaut kādām bāriem vai kaut kādām tādām lielākām vietām. Un tās ziņas viņas turpināja pienākt, un tad, kamēr mēs tikām mājās, jau bija kaut kur jau pāri 50 cilvēku, un tad vienkārši viņas turpināja nākt, un tad kaut kādā brīdī, es redzēju, ka bija jau kaut kādi pāris simti, un es arī izlasīju, ka ir tā kā aicinājums tā kā mediķiem ierasties tā kā, medicīnas iestādēs, kas tā kā voluntāri, Twitterī tas izgāja cauri, un tad es aizgāju uz vienu, tas jau bija naktī, es aizgāju uz vienu no tuvākajā, kas bija tāda liela slimnīca, kur ir uzņemšanas nodaļa. Bet tur jau bija ļoti daudz cilvēki, jau bija kolēģi, profesionāli mediķi bija, kas bija uz vietas, vai ne, un tad man kā ārsta palīdzība tur nebija īsti nepieciešama, un viņi pateicās, un tas tiešām bija ļoti, pozitīvi redzēt, kā viņi tika galā ar to situāciju, ārkārtīgi profesionāli, bez nekādas panikas, un tās mašīnas turpināja nākt ar otras palīdzības ar upuriem un tā, un tas bija ļoti augstā līmenī, man liekas, viņi to visu, atrisināt visu to vaiprātīgo situāciju. Tas ievainoto skaits joprojām ir ļoti liels un ļoti daudz kritiskā stāvoklī, bet tas neatlikamās medicīnas līmenis tiešām bija ļoti augstā līmenī. Tā kā, jā. Jā, paldies, Kaspar, jums par sarunu, un arī jaunākās ziņas liecina, ka Parīzes slimnīcās trūkst asiņu, un cilvēki tiek aicināti ziedot asinis, lai varētu palīdzēt teroraktā cietušajiem.